sēžam vienā no Augsburgas krogiem kopā ar Latvijas izlases hokejistu un Augsburgas Panthers aizsargu Arvīdu. Arvīd, prieks tev redzēt Augsburgā. Pasāst, kas šī par vietu, kur mēs atrodamies? Restorāns. Ēdam te kādreiz. Vai bieži tu šeit iegriezies? Jā, sanāk citreiz pēc spēlēm ienākt paēst. Tieši šajā vietā? Tieši šajā vietā. Tuvu stadionam un jā, pa ceļam uz mājām. Parasti jau droši vien jūs uzvaras svinat šeit, atzīmēt. Jā, tāds plāns. Kad komandas sanāk, kas uzsauc, kurš ir tas galvenais, kurš pasaka tā, šodien no manis es par jums maksāju? Parasti sanāk komanda, ir komandas fonds, no tā tiek maksāts. Klau, sākusies jaunā sezona Vācijā. Mēs redzējām šodien spēli, kas diemžēl nebija Augsburgai veiksmīgi 1-6 pret tavu bijušo komandu Wolfsburgu. Aizvakar jūs uzvarējāt Mannheimu. Izbraukumā 6-2. Kāpēc varbūt šādas divas dažādas spēles? Kas ir šo spēļu pamatā? Liela uzvara un liela zaudējums. Grūti spriest. Šodien bija tā, pirmajā trešdaļā Augsburgai bija 3-4 lielisks izdevības gūt vārtus. Tad nopelnīts tas sodu metiens, bulīts. Viņi iemet un kaut kā aizgāja tā spēle. Pēc tam otrā trešdaļa bija diezgan smaga, teiksim tā. Un tad jau izlieto ūdeni vairs nevarēja sasmāt. Iznākums ir kāds viņš ir. Un tu pret savu bijušo komandu paliki rezervē. Kā treneris to pamatoja, ko viņš pateica, izvēloties sastāvu? Vēl joprojām traumēts plats ir. Un piekdien pēc spēles tā roka diezgan nekustējās, un tad viņi izlēma, ka labāk es nespēlēju. Tā ir sadzīts 100%. Iepriekš par telefonu runājām, tu teici, ka pats esi gatavs atgriezties. Tā arī jūties, ka ar veselību it kā jau daudz maz okei? Esmu gatavs, jā. Droši vien tev būtu īpaši sajūtas pret Wolfsburgu spēlēt, ja būtu laukumā. Arī tavs bijušais klubs, kurā tu biji kādu laiku? Manā gadījumā nav svarīgi, tur bijušais, nākošais. Kādreiz spēlēt pieeja ar vienu mērķi, vai jau pirmā vieta spēlē vai pēdējo. Īpaši man neko neizsaka, vai es spēlēju pret bijušo klubu vai nākošo. Kā jūties Augsburgā? Tevi var saukt pa vācieti, vai kā tev varbūt vācieši dēvē? Ein Lette, joprojām Ein Lette? Esmu dzīves latvietis un miršu latvietis. Bet, dotajā brīdī sieva nāk no Augsburgas un mēs arī te dzīvojam. Kā būs tālāk, laiks rādīs. Bet droši vien, ja nemaldos 6. vai 7. gads Augsburgā, ar mazu pauzīti, kad tu biji Rīgā un Wolfsburgā, kaut kas ir tajā vietā, kas tev liek atgriezties. Tu minēji ģimeni, droši vien vēl kaut kas aura. Kas ir tas, kas tev tur, ja tā teikt? Jā, tur kā. Ir komanda, kurā es spēlēju. Ģimene te dzīvo un arī no vietas Augsburga ir diezgan smuka pilsēta un arī viss ir tuvu, teiksim tā. Ja tev prasa par Augsburgu, ko tev cilvēkiem pastāstīt, kas tev varbūt pirmais nāk prātā vai kas ir familiārs, ja tā var izteikties tajā komandai? Kas Augsburgā, kā turists grib apskatīt? Nē, varbūt cilvēki grib atbildēt Augsburgā uz hokeju, saka, kāpēc tieši Augsburga, un tad ko tu varētu varbūt pateikt viņiem? Kas ir tas, ko Augsburga hokejā ir populāri? Augsburgā hokejā ir patīkami saviem faniem, kas tur stāv un krīt komandas dēļ. Cik es zinu, viņi tur salasās arī brīvajā laikā, un tā ir mēģinājums, kā viņi bļaus, ko viņi bļaus. Tā kā tur citas spēles ir tā, ka tur iekšā neko dzirdēt nevar. Tur atgādina, Rīgā, kad čempionāts bija, kad neviens neko nedzirdēja, ko runāja, skaļums nežēlīgākais. Bet tā, miermīlīgi. Panthers, ja mēs skatāmies Dela kontekstā, man liekas, ka tas nav to klubs, arī rezultāti to neliecina, bet vidusmēra komanda, kā viņi kotējās Delā, kā to varētu raksturot? Jā, lai pareizi pasaka, viņi komanda kotējās. Potenciāls ir liels un pēdējās pāris sezonas nav bijušas tās veiksmīgākās. Tagad mēģina to kuģi apgriezt otrādi pretējā virzienā. Sākums šogad ar tāds
nav diezko labs, bet es domāju, ka mums ir potenciāls un vēl parādīsim, ko spējam. Droši vien, kā jau daudzās līgās, 2 posmi jāsadala. Vispirms mērķis pa play-offu, ja, kas nav viegls Vācijā. Un tad tā otrā daļa, tad jau tas kā kārtas kritīs, kā saka, kas nāks pretī. Nu jā, play-offos viss, kas notiek. Bet pirmais solis ir jātiek līdz tiem play-offiem. Grūts droši vien, ja, regulārais čempionāts. Jā, jo Vācijā parasti kaut kādā sanāk, tur tās komandas ir diezgan tuvu viens otrai. Tur varbūt pirmās 2 bišķiņi atraujās, bet tad 2-3 spēles zaudētas kārtas vairs neesi play-offos. 2-3 vinēti kā sēdi normāli tajā tabulā, bet parasti līdz pašām beigām iet, jā. Daudz amerikāņu, arī Augsburgā apmēram 10 vai 11, dažiem vēl dubult pilsonība. Amerikāņiem te patīk un kanādiešiem laikam. Es īsti nezinu, kāpēc, bet jā, viņiem te ļoti patīk kanādieši un amerikāņi. Pārsvarā arī lielākā daļa, cik es zinu, treneri ir kanādieši un tad viņi arī studē savējos. Droši vien vācieši paši nevar tā sarežģot savējos spēlētājus čempionātam, jā, un tad jāmeklē papildu spēki. Vai arī tas saistīts ar kaut kādu mārketinga cilvēku piesaistīšanu? Bišķiņi no viena un otru varētu būt, jā. Kā? Un kas interesanti, kā Vācijā, Šveicē, šie leģionāri daudz rotē. Viņi vienā gadā vienā klubā, pēc tam ko maina. Kā to liekas, ar ko tas var būt saistīts? Ka kanādieši maz spēlētāji, kas noturās varbūt 4-5 gadus vienā komandā. Es teiksim, Augsburgas gadījumā ir tā, ka viņš atbrauc pirmo gadu, un viņam sanāk laba sezona. Un tad no tā budžeta Augsburgai nav tas pats lielākais budžets līgā, un tad viņi vienkārši ņem un pārpērk nākošais, un tad viņš iet tālāk. Teiksim tā. Ja daudz atbrauc, te nospēlē 1-2 gadus Augsburgā, un tad spēlēja citos klubos. Lielāk budžeta. Tā sanāk. Pēc budžeta Augsburga droši vien nav jau augšgalā komanda. Nē, tad mēs esam veisgalā. Es pat īsti nezinu, bet es zinu, ka mēs neesam topā. Kādu klubu mērķi droši vien vienmēr ir arī augstākie? Jā, mēs to runājam. Pirmais ir tikt play-offos un tad pēc iespējas tālāk. Kā ar izbraukumiem Vācijā? Kur jūs lidojat? Vai praktiski visur ar autobusu? Mēs visur braucam ar autobusu. Tālākā ir Hamburga, ja nemaldos, ja? 8-9 stundas ar autobusu, jā. Un tad, ja spēle, piemēram, svētdienā, pēcpusdienā, tad sestdienu vakarā izbraucat? Mēs izbraucam sestdien, parasti tas sarakstās no rīta sestdien būtu treniņš, un pēc treniņa braucam. Jā, vakarā esam tur, tad no rīta treniņš tur, un vakarā spēle. Pēc tam autobusā iekšā, un tad es no rīta te kaut ko. Nav grūti pārbraucieni? Pierasts jau droši vien? Pierasts, jā. Nav tik trāki. Hamburga ir tālāk, es 2 reizes gadā aizbraucu turieni, bet 5 stundas vidējais laikam sanāk. Ja runājam par derbijiem, kas Augsburgai ir derbijs? Kura komanda? Ingolštāte bija parasti. Ingolštāte un Minhene, jā. Nīnbergi? Mazāk. Arī, jā. Bet tā galvenā ir Augsburga, Ingolštāte. Un droši vien tām komandām arī jātiecīgi. Tā kā jūs braucat ciemos uz Ingolštāti. Tad mēs braucam, tad pagājušajā nedēļā bija Ingolštātā spēle. Viena puse ir Augsburgas fani, un tad otrā ir Ingolštāts. Kad viņi brauc pie mums, tad arī tas viesu fanu sektors ir piebāzts līdz augšai ar Ingolštāts faniem. Un tās spēles ir diezgan interesants. Tā ir, jā. Kā ar pasākumiem komandai? Tie minējuši šeit savācās kopā. Rītā dosieties uz Oktoberfestu. Bieži tādas sanākšanas? Kad laiks ir, tad jau sanāk kaut ko. Bet jā, rītā ir tas, es nezinu, tā viņiem tradīcija. Tad katru gadu, kad visas komandas brauc, ir daudz komandas no līgas brauc uz to Oktoberfestu. Daudziem tā ir pirmā reize tur, un tad, jā, interesanti. Bet otrdien jau ir atkal normāla darba diena, bet treniņa diena.
Kā to kopumā, teiksim, līgas līmenis un salīdzinot ar sezonām, kad tu pavadīji Rīgā, KHL, Vācijas līga, tu vari kaut kā ieskicēt? KHL ir pāris soļus augstāk. Pāris soļus augstāk, jā. Teiksim, tajā pašā meistarības ziņā, te ir vairāk, Vācijā viņai vairāk ir, jā, skriet un siest, teiksim tā, gaļas mašīna. KHL ir tomēr vairāk izspēles, interesantāks kaut kāds hokejs ir. Te citreiz, jā, viens un tas pats notiek, izmet rīpu, iemet rīpu un skrien pakaļ. Tas droši vien saistīts kanādiešiem, ja? Kanādiešu treneri, kanādiešu spēles stils. Jā. Un, tā ir. Komandā tev bijušie rīdzinieki, Maiks Iguldens un Vārtseks Delorie. Sanāk, atcerēties Rīgas laiks, pārmīt kādu vārdu? Jā, mēs viņiem bišķiņ par Rīgu esam runājuši, un viņiem abiem diviem ir tikai palikušas pozitīvas atmiņas pa laiku Rīgā. Džefs var pateikt pāris vārdus latviski arī. Jā. Bija diezgan pārsteigts. Vēl atcerās tagad. Jā. Un kā viņiem ar valodu iet vācu? Pagaidām nekā. Cik es Bet mums tēta komandām ir, jā, katru dienu tiek rakstīts uz tāfeles jauns vārds vācu valodā, lai visi kaut vismaz minimālo zinātu tagad. Cik es dzirdējis, daudz kanādiešu treneru spēlētāji apvienot diezgan veiksmīgi vācu un angļu valodu. Viņi pa pusē sniedz intervijas vāciski, kaut kur iestarpina hokeja terminus angļu valodā. Jā, tā ir. Bet, jā, tomēr vācu valodu, es domāju, nav tik viegli iemācīties. Jā, kādam vieglāk, kādam grūtāk, bet teiksim tā, daži iemācās gadu laikā un daži neiemācās 20 gados. Tagad. Tu runā vāciski? Var parunāt, jā. Bet sanāk bieži droši, jā, vai? Teiksim, stadionā viss notiek angliski, tā kā tā. Teiksim, komandas ģērbtuvē, jā, komandā viss notiek angļu valodā. Un tad ārpusē. Es atceros, pirmajā gadā komandā viss bija angliski un ārpusē bija krievu valodā. Arī daudz krievu valodīgu dzīvo Augsburgā arī. Jā. Multikulturāla pilsēta. Bez Wolfsburgas un Augsburgas ir vēl komandas arī par tevi interesējušās šo gadu laikā, kad tu esi bijis Vācijā. Var atklāt varbūt kaut kādu pilsētu vai kaut kādu gadījumu, kad tev kādu menedžeri zvanījuši, teikuši Arvīd, lūdzu, gandrīz līgums galdā brauc šurp. Jā, bija gadījumi, bet es biju Augsburgā un tad arī izvēlējos pa Wolfsburgu un pēc Wolfsburgas jau bija Rīga un tagad bija Augsburga. Viņiem bija interesi jau iepriekš un es arī īpaši nekur citur negribēju iet. Tā šķiršanās no Rīgas uz Augsburgu Rīga neko nepiedāvāja? Vai tā var teikt? Tas bija, jā, pagājušā sezonas sākumā arī. Tur bija vairāk apstākļu sakritība, teiksim tā, un es izvēlējos braukt uz Augsburgu, bet labprāt būtu palicis arī Rīgā, bet vienkārši sanāca tāda apstākļa, jā. Un to laiku Rīgā es vienmēr atcerēšos arī lielisks laiks. 4 sezonas Rīgā bija super. Izlases kontekstā, kā mēs varam par Arvīdu runāt, bijušais spēlētājs, esošais? Es laikam varētu jau teikt, ka bijušais. Bet pats tu tā nesaki, ka tu esi jau beidzis izlases posmu. Bet tā izstāsta, ka esmu beidzis izlases posmu. Jo es esmu diezgan traumatisks un parasti arī tagad neatjaunojos tik ātri kā kādreiz. Tā kā laikam tas arī būs viss. No izlases laikiem labākās atmiņas, kuras ir? Pēdējā olimpiāda, kas bija, tas bija Soči, jā. Tas bija tiešām tas labākās atmiņas, svaigākās un arī labākās laikam. Ir bijuši daudz visādi momenti, bet arī izlases. Un vēl viens ir tā, kas tā bija kvalifikācija uz
Itāliju. Pret Baltkrieviem spēlēt arī tāda spēle, kas palikas atmiņā. Tur, es domāju, daudz cilvēku jau vairs nedomāja, ka tur vēl ir iespējams kaut ko glābt. Viss tika apgriezts kājām gaisā. Sapcīt, jā, atbrauc ar tevi kopā šejieni, teici, ka tev mašīna no Latvijas līdzi, bet ko klubs piešķir spēlētājiem Vācijas līgā? Kas ir, varbūt, ja tā var teikt, tas garantētais, parakstot līgumu un saņemot algu, dzīvoklis, mašīnu? Parasti, jā, ir viss mašīna, dzīvoklis un, jā, manā gadījumā man māja ir te un arī pašam bija savs auto, bet arī man piedāvāja, bet es neņēmu. Nevajag divas, pietiek ar vienu. Kādu marku dod? Šogad brauc ar Toyotām. Wolfsburgā noteikti bija Škodas vai Volkswagen? Wolfsburgā bija Škodas, man liekas, viņi joprojām brauc ar Škodām. Bet katrai pilsētē droši vien sava marka, ja? Skatoties, vai ir līgums ar kādu autokompaniju vai nav? Jā, to es īsti nezinu, bet zinu, ka te Augsburgā ir bijuši visi, ir sākot. Opels bija, BMW bija. Jā, tagad viņiem Toyotas ir. Jā, ir bijis viss. Interesants personāžs ir Dveins Mozers, Augsburgas sporta direktors. Viņš pats spēlēja līdz, nemaldos, 2000 gadu kaut kādam tur posmam. 42 gadu vecumam viņš spēlēja un bija Augsburgas tāds, līderis un punktu ziņā, man liekas, arī kaut kādās statistikas ailēs ir. Tagad viņš ir sporta direktors, tad ir sanācis ar viņu arī kaut kādā veidā droši vien tur runāt par līgumiem, un viņš tev aicinājis ir arī no Rīgas uz šejien, vai tas nebija varbūt viņa nopelns? Tas nebija viņa nopelns, bet jā, par tam detaļām arī īpaši tur nav ko runāt. Fakts ir tāds, ka esmu te un pagaidām visi ir apmierināti. Bet viņš sanāk tā kā kluba menedžers apmēram, jā? Viņš ir vairāk cilvēks, kas ir starp komandu un to komandas biroju. Jā. Un, jā, man ar viņu arī sanāca kopā spēlēt viņa pēdējās 2 sezonas kopā ar viņu spēlēt. Labi pazīstams. Kā tev pret citām komandām ir spēlēt, varbūt ir kādi, kur tu vari izcelt? Halle, izbraukums, kur tev patīk, kur tev nepatīk, kur tev veicies? Man parasti patīk spēlēt pret Mannheim, jo parasti ir laba komanda un tas hokejs ir diezgan interesants. Un jā, no Hallēm, kur spēlēt Berlīnē, super Halle un Hamburga ir arī laba vieta. Tad no sliktākajām, jā, Straubing un Švinigen tur smaržo pēc kotletēm un desām un nevar saprast pēc kāda diezgan. Vācijas hokejā ir vēl tie laiki, kad tribīnēs pīpēja? Es to aizķēru, kad bija pirmajā gadā, tad vēl pīpēja, bet tagad jau tie laiki sen beigušies. Jā, paldies Dievam. Jā, tur bija tā līgā bija tāda komanda Krasovļa, pēc spēles Krekls it kā būtu bijis barā, diskutēja, kā visi naktī piepīpēts. Bet tie laiki, paldies Dievam, beigušies. Un smēķēšana telpās ir beigusies arī. Cik ilgi paliks Augsburgā? Kā tu pats to varētu prognozēt? Un līgums tev uz šo gadu, es saprotu, jā? Jā. Izstāst, ka es finišēšu šeit. Bet 2 gadus mēs tev redzēsim vēl laukumā. 2, 3. Skatīsimies pēc apstākļiem, kā ies šo sezonu. Un, kā jau teicu, ar traumām ir bijis pēdējā laikā diezgan smagi. Un, vairs organisms arī vairs nav jauns, tā kā Pieminēt grūtāk atjaunoties. Ēriks Klaustovs, man liekas, pirms pāris gadiem uztaisījis smadzeņu satricinājumi, gan jau vēl ir pārīts bijis. Vācijā laikam arī visvairāk tev, man liekas, ir bijušas traumas. Jā. Veicās ar traumām, teiksim tā, bet arī daļa no hokeja un jāmēģina kaut kā sadzīvot ar to. Es tev novēlēšu veiksmi, personīgi veiksmi no Kurbats TV brigādes. Lai tev veicās, un es ceru, ka nākošais, kad mēs atbrauksim, kad tu spēlēsi, ka treneris tev, vienalga, kurā komandā tu būsi, treneris uzliks sastāvā, un lai mēs varam tevi noķert kaut kur uz soliņu vai kaut kur pie ledus. Žēl, ka tās šoreiz sanāca, bet
Tieši tāpēc ir iemesls droši vien atbraukt vēlreiz. Jā, būs jāspēlē vēl viens gads. Jā, būs jāspēlē vēl viens gads, lai mēs tev varam redzēt vēl slidām. Un, no savas puses pateikšu, ka Augsburga lieliska vieta, lielisks klubs. Un, tas, ko mēs redzējām šovakar, mums atstāja tādu patīkamu iespēju gan par līgu, gan par organizāciju. Es domāju, ka tā nav tā noteikti sliktākā vieta Eiropā, kur spēlēt. Galīgi, nē. Paldies, ka atbraucāt. Bija prieks, ka jūs atbraucāt un gaidīsim vēlreiz. Paldies, ka tu atradi laiku. Tad droši vien varētu pa vienam maliņam. Varam mēģināt, jā. Varam mēģināt. Jā. Paldies, Arvīd. Jā, paldies. Vislabāk.